Vārds Latvijas komitejas politiskās komisijas priekšsēdētājiem Kučinskas kungam. Cienījamie kongresa delegāti, neapstrīdot no viena no Jirgena kunga paustām tēzēm, es tomēr gribētu apskatīt mūsu stāvokli no cita redzes leņķa, ņemot vērā to, ka mēs tomēr dzīvojam totalitārā sistēmā. Pēc Latvijas okupācijas PSRS galvenā vērtība veltīja Latvijas valsts varas struktūru totālā iznīcināšanai. Netika pieļauta pat doma, ka okupācijas varas funkcijas varētu uzticēt Latvijas laikā izveidotajām pašvaldībām un valsts institūtiem. To vietā ar varmācīgiem līdzekļiem tika uzspiestas PSRS varas struktūras, kuras sastāvēja no centralizētām partijas organizācijām un ar tām saistītajiem represīvajiem orgāniem. Atcerēsimies, ka lai gan uzspiesto kārtību dēvēja par padomu iekārtu, tomēr pašas padomes parādījās krietni vēlāk. Padomes nekad nebija un arī tagad nav patiesās varas nesējas, bet kalpo kā pievads siksnas starp faktiski valdošo partokratiju un tautu, jeb ir kā dekoratīvs demokrātiju atgādinošs priekškars aizkulisēs novietotajai varas mašīnai. Tieši padomēm nav pakļauta nec armija, nec VDK, nec partijas nomenklatūra. Šodien mēs varam uzskatām pārliecināties, ka darbojas tikai tie padomēs pieņemtie lēmumi, kuri saskana partokratijas vēlmēm. Kā tas tiek panākts? Okupācijas vara ne tikai iznīcināja Latvijas valsts struktūras, bet arī noārdīja un līdz nepazīšanai izkropļoja Latvijas iedzīvotāju savstarpējās attiecības. Tā skaitā saimnieciskās attiecības un pat attiecības ģimenē. Visa Latvijas sabiedrība tika pieskaņota okupācijas varas vajadzībām. Iekļauti totalitārajā varas sistēmā, Latvijas pilsoņi tika pakārtoti viens otram pa varas vertikālēm un padarīti atkarīgi viens no otra. Politologi to apzīmē par aziātisko varas hierarhiju. Mēs visi esam piesaistīti totalitārās varas sistēmā ar simtām saitēm. Mēģinot saraut kaut vienu no šīm saitēm, mēs nokļūstam sistēmas nežēlistībā, kad tiek apdraudēta mūsu vieta aziātiskās sabiedrības hierarhijā, kad tiek apdraudēts mūsu sabiedriskais un materiālais stāvoklis. Nesen Latvijas komitejā tika analizēts, kādas sekas cietīs tie pilsoņi, kuri noliks PSRS pases, apmainot tās pret Latvijas Republikas pilsoņu apliecībā. Ar to pilsoņi apdraudēs savas iespējas mainīt dzīvesvietu un darbu, dabūt pārtikas un citus talonus, ārzemju vīzas un simtiem citu sīkumu, no kuriem diemžēl sastāv visa mūsu dzīve. Līdz ar to Latvijas komitejas vairākums nolēma neizaicināt sistēmu. Mēs gan nepanalizējām, kādas būtu sekas, ja no PSRS pasēm atteiktos simti tūkstoši Latvijas pilsoņu. Te var vēl piebilst, ka talonu sistēmas ieviešanas galvenais iemesls nav tas, ka tiešām trūktu pārtikas un pirmās nepieciešamības preču. Talonus ievieš tāpēc, lai partokratija varētu vēl vairāk monopolizēt materiālo labumu sadali, tādā veidā turot iedzīvotājus vēl lielākā atkarībā un paklausībā. Bet vēl lielākā atkarībā no sistēmas nokļūst tie mūsu līdzpilsoņi, kuri tiek ievēlēti padomēs. Daudzi pilsoņu kustības aktīvisti tika neutralizēti, pieļaujot to ievēlēšanu padomēs. Uz viņiem tiek vērsts galvenais, faktiski valdošās partokratijas varas sviru mehānismus. Piemēram, tajos rajonos, kur padomes mēģina konsekventi pārtraukt migrantu iepludināšanu, partokratija ievērojami pasliktina veikalu apgādi, līdz ar to noskaņojot iedzīvotājus pret savu padomi. Tāpēc padomju funkcionēšana ir maz atkarīga no deputātu personiskajām īpašībām. Jēdzieni labs un ļauns zaudē savu vispār pieņemto nozīmi. Deputāti tiek nostādīti situācijā, ka tie spiesti izvēlēties it kā mazāko ļaunumu, bet šis it kā mazākais ļaunums plašākā kontekstā tomēr izrādās pati ļaunuma sakne. Tāpēc nevajag brīdīties, ka neviens no augstākās padomes pieņemtajiem likumdošanas aktiem vai lēmumiem nav orientēts uz Latvijas Republikas likumīgās valsts varas atjaunošanu vai Latvijas Republikas pilsoņu likumīgo tiesību aizstāvēšanu. Turklāt jāatceras, ka režīmam, kurš organizēja un kontrolēja padomju vēlēšanas, bija visas iespējas atsijāt nevēlamus kandidātus. Bet tas nav noteicošais. Pat ja augstākajā padomē ievēlētu mūsus, gala rezultāts būtu tāds pats, lai gan mēs partokratijai sagādātu vairāk nepatīkamu brīžu. No otras puses, sistēma veiksmīgi izmanto arī piekukuļošanas taktiku, jebkurā laikā zināmai padomju sabiedrības daļai, parasti aktīvākajai, tiek dotas iespējas justies salīdzinoši privileģētākai par pārējo sabiedrības daļu. Piemēram, aktīvam cīnītājiem pret migrāciju pašam piešķirt dzīvokli, jeb arī varonīgo Lietuvas augstākās padomjas deputātu bērni un radi brauc atpūsties uz Grieķijas kurortiem. Kopš tā laika nav dzirdēts, ka Lietuvas deputāti daudz strokšņotu.
Tāpat mūsu kolēģis un bijušais antikomunijas Cēnārs Repše var kopā ar ģimeni eleganti ceļot pa Eiropu un aģitēt par nulles variantu un pret Latvijas komiteju. Ir vēl viens mērķis, kura sasniegšanai partokratija izmanto padomes. Piemēram, vērojot augstākās padomes neefektīvo darbību, tautas apziņā tiek diskreditēta demokrātijas ideja. Uz ielām cilvēki ar ironiju apsveic viens otrā Latvijas neatkarību, norādot uz pēkšņo cigarešu putrājumu un citu preču pazušanu. Tā pakāpeniski tiek diskreditēta neatkarības ideja. Cilvēki novēršas vai pat izrāda agresivitāti, ja ar tiem runā par partijām. Daudzpartiju sistēma var izveidoties un funkcionēt tikai pilsoniskā sabiedrībā, kur katram sociālām slānim ir nepieciešama savu interešu pārstāvība. Vergu sabiedrībā nevar pastāvēt vairākas partijas, tāpēc pie mums tā saucamās partijas un kustības veidojas no atsevišķu personību aktīviem atbalstītājiem un pasīviem līdzjutējiem, pēdējiem sastādot vairākumu. Tas atspoguļojas arī sarunu valodā, piemēram, Vidiņa partija, Šteina partija, Dineviča partija, Berklau kustība un tā tālāk. Bet, pasludinot, ka Latvijā jau reāli darbojas daudzpartiju sistēma un veicinot dažādu personību sadursmes, valdošais režīms diskreditē pašu daudzpartijas sistēmas ideju. Līdzīgā veidā režīms var diskreditēt jebkuru ideju. Šādas darbības mērķis ir panākt, lai tauta pati pieprasītu atpakaļ stingru roku un kārtību. Saka, lai arī kā bija ar to okupāciju, bet dzīvojām ciešami, vismaz veikalos varēja kaut ko dabūt. Šādu un līdzīgu manipulāciju iespējas ir neierobežotas, kamēr vien sabiedrība uz tām verdziski reaģēs. Sabiedrībā, kura balstās uz tās locekļu bezierinu paklausību totalitārai varai, šīs varas ilgstoša funkcionēšana attīstoties līdz perfektumam, likumsakarīgi izsauc režīma krīzi jeb sastingumu. Tā tas notika arī Padomju Savienībā un radās nepieciešamība varas hierarhijā iepludināt svaigus korupcijas mazskartus spēkus un pieļaut horizontālās saites jeb decentralizāciju. Tā tad arī ir tā devētās pārbūves pamatjēga. Lai pārbūvi varētu realizēt, bija jāmīkstina režīms, jeb jāpieļaut tā saucamā liberalizācija. Liberalizācijas uzdevums bija atdzīvināt ilūzijas, atraisīt iniciatīvu, ļaut izvirzīties talantīgām personām, pieļaut kontrolējumu opozīciju sistēmas ietvaros un iesaistīt to padomju varas struktūrās. Ja šim procesam ļauj netraucēti attīstīties līdz galam, tad varas struktūras papildinoties ar svaigiem spēkiem atjauninās, nostiprinās un iesākas jauns totalitārisma ciklus, kurš attīstās līdz nākošai stagnācijai. Bet liberalizācija ļauj atdzīvoties arī tādiem spēkiem, kuri var nostāties opozīcijā pret visu sistēmu kā tādu. Turklāt PSRS apstākļos sistēmas pārbūvi ļoti apgrūtina PSRS milzīgā teritorija un PSRS apspiesto tautu nacionālismus. Tas nozīmē, ka daļa iniciatīvai spējīgo personību var izvēlēties neiekļauties padomju varas sistēmā, bet sākt veidot savas struktūras, jeb ārpus sistēmas opozīciju. Tas tad arī ir pilsoņu komiteju idejas pamatā. Ārpus sistēmas opozīcijas uzdevums ir audzināt pilsonisku sabiedrību un organizēt to pilsoniskās struktūrās jeb komitejās. Pilsoņu komiteju uzdevums ir turpināt pilsoniskās sabiedrības veidošanu, atņemot tautas atbalstu padomju struktūrām. Mums nav nec jāatbalsta vai jāpārveido, nec jāapkaro vai jāiznīcina noziedzīgā padomju sistēma. Mūsu uzdevums ir daudz vienkāršāks. Blakus padomēm ir jāveido savas struktūras, tādā veidā lēni, bet neatgriezeniski atjaunojot Latvijas valsti. Pilsoņu komitejām būs jāpārņem vara brīdī, kad padomju sistēma bruks vai būs tuvu sabrukumam. Tas varēs notikt tad, kad padomju varu pārstās atbalstīt Latvijas pilsoņu vairākums. Varas pārņemšana ir obligāts priekšnoteikums. Pirmkārt, lai novērstu asiņainus juku laikus, otrkārt, lai sabiedriskā miera apstākļos būtu iespējama patiesi brīvu vēlēšanu organizēšana. Uzticēt Saeimas vēlēšanu organizēšanu patreizējam režīmām būtu bezjēdzīgi un Latvijai nāvējoši. Nosakot varas pārņemšanas optimālāko momentu, ir iespējami divi varianti. Pirmais, pieskaņojoties padomju varas sabrukšanas brīdim visā PSRS. Šim nolūkam ir nepieciešama rīcības koordinācija ar ārpus sistēmas opozīciju un pilsoņu komitejām visā PSRS teritorijā. Kā zināms, vairākās republikās šobrīd noder Rumānijas un Albānijas piemēri. Tieši šis moments, kad vietējā nomenklatūra centīsies pārņemt visu varu Latvijas teritorijā, būs maksimāli jāizmanto pilsoņu komitejām. Kāpēc es tik daudz runāju par totalitārismu un padomju lomu tajā? Tas ir tāpēc, ka mūsu līdzšinējā taktika ir vērsta galvenokārt uz mūsu ideju uzspiešanu padomēm. Proti, mēs it kā gribam, lai pati padomju vara mūsu vietā atjaunotu Latviju.
Mēs esam izvēlējušies it kā visvieglāko, bet arī visbezcerīgāko ceļu. Pirmkārt, mūsu idejas tiešām tiek pakāpeniski pārņemtas. Līdz ar to paildzinot tautā ilūziju, ka tieši padomju vara būs tā, kas atjaunos Latviju. Režīmā mūsu idejas tiešām ir nepieciešamas. Nevelti slavenais čekists Juris Bojārs 18. septembra atmodā uzsver, ka LTF jākļūst par tādu kā priekšparlamentu, par ideju veidotāju. Un tieši pilsoņu kustības aktīvisti ir tie, kas īpaši nopūlas, lai savas idejas caur LTF konferencēm un kongresu izstumtu uz augšu un nodotu Bojāru un Gorbunovu rokās, kuri, protams, nekavēsies šīs idejas vispirms izmantot sava un režīma labā, bet pēc tam pilnīgi diskreditēt. Neaizmirsīsim, ka padomju vara tika rūpīgi konstruēta 50 gadus, lai efektīvāk apspiestu un izspiestu Latviju, lai iznīcinātu latviešu tautu, nevis lai atjaunotu Latviju. Totalitārās sistēmas nenovērtēšana un nekonsekvence ir padarījusi mūs par konformistiem. Tātad arī līdzvanīgiem apstākļiem, ka tauta par saviem mīluļiem ir brīvprātīgi izvēlējusies slipētākos čekistus un kompartijas ideologus. Vēl pirms 3 gadiem tas būtu kaut kas neiedomājams. Vecais politruks Vulsons nesen televīzijas pārādē nožēloja, ka augstākā padome vēl nav pagūsi iesniegt Maskavai savu projektu par asociatīvām attiecībām ar PSRS, kas tiekot no mums gaidīts. Bet komunistu ideologs Gorbunovs nesen paziņoja raidstacijai Svaboda, ka viņu apmierina brīvu valstu savienība. Vēl atklātāk viņš izteicās savā vēstulē 3. septembra internacistu mītiņa dalībniekiem. Mēs par to varam smīnēt, bet neaizmirsīsim, ka Gorbunovs un Vulsons ir latviešu tautas mīluļi un elki. Šādu apkaunojušu stāvokli jau sen paredzēja mūsu cienījamā Vizma Belševica, rakstot. Un tikai tad, kad godīgā rīcībā redzēs jau provokāciju, jo vienīgi provokators drīkst atklāti rādīties godīgs, kad dabīgs liksies pie galda sēdēt ar špiku, jubilejā apslavēt pērkamu nelietu un ordeni saņemt no bendes rokām, tad dariet ar šo tautu, ko gribat. Nevajadzēs vairāk pat slepkavot. Vergs pārgrauzīs rīkli brālim, ja tas ķersies pie viņa važām. Latvijas Republikas pilsoņu kongresa un Latvijas komitejas nozīme izzudīs pilnīgi, ja mēs turpināsim konformismu politiku, ko mēdz saukt arī par reālu politiku. Tāpat kā 19. gadā pagaidu valdība Latvijas veidošanu neusticēja Stučkas padomēm, tā arī tagad Latviju var atjaunot tikai atjaunojot Latvijas Republikas pilsoņu struktūras, jo jaunu vīnu vecos maisos nelēja. Nedrīkst pieļaut, ka tumsonīgie pagātnes spēki saplūstu vienā duļķainā straumē ar nākotnes spēkiem. Kā to paveikt? Pirmkārt, tautai pacietīgi jāskaidro totalitārisma sistēmas būtība, jāparāda tā saucamā parlamentārā ceļa bezcerīgums un jāpārliecina par vajadzību veidot Latvijas Republikas pilsoņu struktūras. Ar izskaidrošanu personīgo piemēru jāaudzina pilsoniska sabiedrība. Mūsu ideju popularizēšana ir jādara tiešā, tautai saprotamā, no politiska žargona un elitāra stila attīrītā valodā. Jāveido tāda sabiedrība, kuru nevar nopirkt ar desām vai cigaretēm. Šim nolūkam jāizmanto arī mūsu laikraksts Pilsonis. Līdz šim lasītā atsaucība par pilsoni nav pārāk liela. Tauta šo avīzi pamatot uzskata par mazliet pārgudru. Tas ir jāņem vērā, ja gribam, lai pilsoni lasītu daudzi. Ir jāsāk no pašiem pamatiem. Laikrakstā jāatrod vietā arī nepolitiskiem materiāliem, ar ko piesaistīt plašāku lasītāju loku. Kaut kas jādara, lai pilsoni lasītu arī jaunieši. Rakstiem jābūt pēc iespējas īsiem, skaidriem, konkrētiem un aktuāliem. Lasītājus jāpazīstina arī ar atbrīvošanas kustības sākumiem Latvijā. Arī mūsu dombiedriem apriņķos nevajadzētu pārcensties veidot LTF biļetenus, bet būtu jādibina pilsoņu komiteju laikrakstus. Jāizmanto skrejlapas, pēkšņu nesankcionētu pilsoņu akciju organizēšanai. Otkārt, visās apdzīvotās vietās ir jārada stabili pilsoņu komiteju un aizsargu organizāciju kodoli. Jāgatavojas varbūtībai, ka Latvijas komitejas locekļus un citus aktīvākos pilsoņu kongresa delegātus var arestēt vai pat iznīcināt. Jāgarantē, lai tādā gadījumā pilsoņu kustība neapstātos. Vietējo pilsoņu komiteju veidošanā jāiesaistās visiem pilsoņu kongresa delegātiem. Jācenšas atgūt arī tos pilsoņu kustības aktīvistus, kuri, lai gan ievēlēti padomēs, tomēr ir tajās vīlušies. Kā arī tos mūsu dombiedrus, kuri pārāk daudz laika veltīja vietējo LTF nodaļu turēšanai pie dzīvības. Aktīvai darbībai LTF tikai tad ir jēga, ja konkrētā LTF nodaļa nepārprotami pāriet ārpus sistēmas opozīcijā. Diemžēl ir tādi rajoni, kur LTF domē, rajona tautas deputātu padomē un pat LNK padomē sēd vieni un tie paši cilvēki, un tā jau ir karikatūra. Pilsoņu komiteja veidošanā, darbībā un ideju popularizēšanā ir jāiesaista tās kustības, partijas un organizācijas, kuras atzīst pilsoņu kongresu un ir piereģistrējušās Latvijas komitejā.
piemēram Vides aizsardzības klubs, Republikāņu partija, Atzimšanas partija un citas. Jāveicina visu 18. novembra Latviju atzīstošu organizāciju reģistrēšanos Latvijas komitejā. Jāparāda visai pasaulē, ka daudzpartiju sistēma Latvijā veidojas tieši pilsoņu kongresa paspārnē. Jāparāda, ka ar Gorbunovu ir tikai komunistiskās un prokomunistiskās partijas. Treškārt ir jādecentralizē Latvijas komitejas struktūra. Tās vietā izveidot elastīgu un mobīlu struktūru, atstājot tikai kādus 4 pastāvīgus posteņus un atbilstoši vajadzībai veidojot darba grupas īslaicīgu vai ilglaicīgu uzdevumu veikšanai. Ceturtkārt, tiem delegātiem, kuri vienlaicīgi ir arī augstākās padomes deputāti, tomēr būtu jāsāk domāt, kurš mandāts ir tuvāks viņu sirdī un pārliecībai. Piekārt ir jāpārorientē mūsu ārpolitika. Tās galvenais uzdevums ir nepieļaut LPSR starptautisku atzīšanu. Ir jāinformē plašu sabiedrības daļu gan rietumos, gan austrumos par patieso stāvokli Latvijā un par pilsoņu kustības patiesajiem mērķiem, īpaši izceļot vajadzību veikt Latvijas dekolonizāciju un pārtraukt latviešu tautas genocīdu. To darot, mums nevajag baidīties par to, vai mūs pareizi sapratīs, bet jādara viss, lai mūs patiešām pareizi saprastu. Šim nolūkam ir jāuzraksta un jāpārtulko galvenajās valodās informatīvas brošūras par Latvijas vēsturi, par latviešu genocīdu PSRS un par Latvijas Republikas pilsoņu kongresu un tā mērķiem. PSRS un Austrum Eiropas mērogā mums jāstrādā galvenokārt 2 virzienos. Pirmais – Nīrnberga 2 procesa organizēšana un otrais – ārpus sistēmas opozīcijas un pilsoņu kustību veicināšana citās padomju republikās un sadarbība ar tām. Cienījamie kongresa delegāti, mēs pacēlām Latvijas Republikas atjaunošanas karogu, tāpēc tikai mēs esam visvairāk atbildīgi par šīs idejas iemiesošanu. Paldies!